Labdien, Auni! Augusts klāt, skatāmies, ko taro kārtas jums iesaka. Taro kārtas saka, seko savam aicinājumam. Seko nevis to, ko es iemācījies skolā, vai kas ir tava profesija, vai kas ir tavas lietas, kas tev obligāti jādara, bet seko kaut kam tādam, ko tu vienmēr esi gribējis izdarīt, ko tu varbūt neesi atļaujies nekad izdarīt, varbūt uzspēlēt ģitāru vai klavieres, vai pavērsies pavisam citā virzienā, paklausies kaut ko pavisam citu, ko tu parasti klausies. Tur nelīdzēs Instagrams un Facebooks, jo tur ir viens vienīgs algoritms, un jums ir jāmēģina iziet pilnībā no tā punkta, kur jūs esat pašlaik, lai jūs saprastu, kādi ir piedāvājumi, kādi ir citur piedāvājumi. Tā kā atrasties kaut kā pavisam citā sabiedrībā, iespējams, citā draugu lokā, citā kompānijā, un izvērtēt, teiksim, tās iespējas. Paskaties pašāk un izvērtēt savas iespējas, kādas ir jūsu iespējas, jo nav vajadzība iet visu laiku pa vienu trajektoriju. Un šis mēnesis var jums kaut kā parādīt, tādu plašu žēstu, un var arī tā, piemēram, un tādu var arī tā, tāds var arī tā, var parādīties arī situācijās, kad kaut kas neizdodas. Tas ir vienkārši, jūs saka, šito nevajag, ja, tā nevajag, dari savādāk. Kā iet darbā? Darbā iet visādi. Diezgan daudz neskaidrības, diezgan daudz atliktu plānu, pārceltu grafiku, neskaidrības nobīdes, jo šis mēnesis ir vairāk domāts arī par tādu vizionēšanu. Es nezinu, vai tas ir pareizi teikts, ja, bet tāda pasapņošana, domāšana tomēr, kā lietas salikt lielajā redzējumā. Un tad, kad ir šāda noskaņa, kā lielais redzējums, tad daudzkārt mums paslīd garām kaut kādas mazas sīkas detaļas. Grafiki, atskaites, laiks, kad jānodod, atskaite par naudas, par finansu plūsmu, ja, tad uzmanību vēršam uz to, lai mēs saulēcīgi visu nododam un esam tā kā nevien tajos savos tādos milzīgos plānos, bet esam klātesoši arī pie mazajām sīkajām detaļām, jo šeit var daudzas lietas samežģīties, kaut kas pazust, kaut kas noklīst, kaut ko nevaru atrast, ja? Tā kā saulēcīgi sekojiet šīm nelielajām lietām, un galvenais nepazaudējiet savu plānotāju vai kaut ko tādu, kur tad ir sarakstīts visas tās smalkās lietas. Un partnerattiecības Auniem. Un šajā mēnesī laiž ar lielajiem arkāniem. Jā, partnerattiecībās prasās bišķiņ pēc drāmas, gribas arī kaut ko rekonstruēt, gribas kaut ko pieprasīt, gribas kaut ko iebilst, un jau nav tā, tad es vispār negribu, un man tas ir par grūtu, un es to nevaru, ja. Tāda velkas drāma, un līdz ar to, kā jūs saprotat, taro kārtas tikai saka, uz kurieni velk. Visu pārējais ir jūsu rokās, ja, un ja jūs protat pietiekami labi kontrolēt sevi un saprast, ka partners nevienmēr ir vainīgs visās jūsu neizdošanās un visās jūsu emocionālajos kāpumos un kritumos, tad mēs varam ļoti labi to nokontrolēt. Ja? Bet, protams, ka dažām labām aunam arī partnerattiecību šajā mēnesī var diezgan stingri ciest un iestāties diezgan tāda krīzes dienas un krīzes situācijas, kad tu saproti, ka tu īsti nevar paļauties uz savu partneru un ka paļauties arī dažādos veidos mēs paļaujamies. Vienu vajag tikai ar mašīnu, kur aizvest, ja? Citam ir lielāks un nopietnāks situācijas dzīvē. Tā kā skatieties, vērojiet, bet neradiet paši šo krīzes situāciju attiecībās, jo bieži vien, tad, kad mēs esam neapmierināti paši ar sevi, mēs vienkārši to uzkraujam, protams, tam, kas ir blakus. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik tikai meklē attiecības, šī nav attiecību kārts, un šis nav mēnesis, kad būtu jāiepazīstas, un tas drīzāk atkal ved uz to nepareizo modeli, ko jūs esat jau gribējis, un es teiktu vienkārši lieciet mierā attiecības, mīļie Auni, šajā mēnesī domājiet par sevi, kas tad Auna dzīvam ir svarīgi, viņš māk domāt par sevi. Un kas būtu vēl jāizdara šajā mēnesī? Ak, dieniņ!
Nu, es nezinu, vai jūs tur varētu aizliest uz Ņujorku katrs, ja, bet būt pilsētā, gaismās, pamanīt tur cilvēkus, kuriem ir tik dažādas dzīves. Jo mēs atkal atgriežamies pie tā burbuļa, kas bija pašā sākumā. Izkāpt no sava domu burbuļa, aizņemtības, darba, attiecību burbuļa un paskatīties, kā dzīvo vispār citi cilvēki. Un pilsēta ir tā vieta, kur mēs redzam, kur satiekas tik daudz dažādu slāņu, izglītības, kultūras cilvēku, un jūs redzat, ka, jā, varbūt, ka manas problēmas patiesībā nav nekādas problēmas. Cik interesants mēnesis, Aune, vai ne? Tiksimies atkal. Uz tikšanos.